Labdien! Jūs skatāties Arvīda Deģa kanālu Zemteksts, un šodien es turpināšu par gaišeģi Eženu Finku. Eženas Finks ieskatījās nākotnes neskaidrajās vīzijās astālajā plānā un pieteicās uz audienci pie ministra prezidenta Kāļa Ulmaņa, kurš 1934. gada maijā koncentrēja savās rokās arvien vairāk varas. Kālis Ulmans vaicā: ko jūs man labu vēstīsit? Ja jau esat atnācis, tad jādomā gaidāmas kādas pārmaiņas. Finks: jā, tieši par pārmaiņām nāk runāt. Jums, Ulmaņkungs, sirdī iepirnājies mazs godkārības velniņš un aug arvien lielāks. Mēģiniet tikt vaļā no tā, jo citādi daudziem klāsies slikti. Jūs esat iecerējis izdarīt apvērsumu, bet esiet goda cilvēks un atmetiet tā godkārības velniņa uzkurināto ideju. Kālis Ulmanis: miniet spēcīgus argumentus, kāpēc lai es to nedarītu. Kāpēc? Finks: vai jūs mazums esat ēdis labums no latviešu tautas, vai jums nav bijis solīts atalgojums premjeramatā un arī ministra postenī esot? Tas ir pietiekams, lai iekrātu nepieciešamos līdzekļus salonām vecumdienām. Vēl vairāk, ja arī 4. saimā jūs neievēlēs, tad uzkrājumi un politiskais kapitāls jums ļautu pat 2 mūžus nodzīvot un godu saglabāt. Kāpēc rūpīgi un plānveidīgi gatavot apvērsumu un apgānīt latviešu tautas likumīgi ievēlēto valdību? Interesanti, vai apvērsuma izvešana dzīvē būs sekmīga? Jā, Ulmaņkungs, apvērsums izdosies, bet valdīsiet jūs ne vairāk kā 6 gadus, pēc tam apmēram pusi no valdīšanas laika pavadīsiet aiz restēm un tur pabeigsiet savu dzīvi. Padomājiet, vai tas ir to vērts? Turklāt krītot no troņa, jūs 10 000 savu piekritēju ierausiet līdzi nelaimē. Finka kungs, palīdziet jūs pie savu pareģa aroda un nebāziet degunu valsts vīru dižajās iecerēs. Jūsu intelekta putniņam tik augstu neuzlidot, lai kā jūs arī nenopūlētos. Kādi būs jūsu lēmumi, premjerkungs? Jūs tos piedzīvosiet itin drīz, tāpat kā katrs Latvijas iedzīvotājs. Bet pateicos jums par draudzīgiem padomiem, ko jums neprasīja, kā nelaiķis Zigfrīds Anna Mērovics. Ulmaņkungs, lūdzu neceliet brīvības pieminekli kā sava diktatora varas pompozo balstu, kā lauru vainagu sev uz galvas, kas augstu kāpj, tas zemu krīt. Lai brīvības piemineklis ir kā svēta piemiņa kritušo brīvības cīnītāju mokām un vaidiem. Apdomāsim, Finka kungs, vēl jau tam visi līdzekļi nav savākti. Bet paldies, jūsu audience ir galā. Ar to arī izskanēja Arvīda Deģa kanāla raidījums Zemteksts, turpinājums pēc pāris dienām. Paldies, ka skatījāties!